Viņš ir smieklīgs, mīļš, izpalīdzīgs, bet tai pašā laikā spītīgs un reizēm neizturams. Mēs varam uzticēties viens otram, izstāstīt lietas, kas mums sirsniņā sasāpējušās, un arī smieklos. Mums saprast, ka mēs varam iziet ārā, pasmieties cilvēkos, restorānus, mēs patīk baudīt ēdienu. Jā, ēdiens. Vispār tā kā kaut kāda štāta Merlina Monroe izskata, tikai to dzimumzīme bielība. Love between us is like a different thing. I'm always saying it's like we've been married 50 years already, you know. It's like we know each other, you know, we don't need to be near each other to know each other, and it just feels so natural. And I think that's some of the greatest love you can find, when you can be natural and nothing else. That's nice. That's Diezgan ilgi īstenībā. Kādas domas, kādas emocijas pa galvu bija, gaidot kāzas? Priecīgs, ka mamma atrada sev īsto vīrieti beidzot. Gribās arī kādu māsiņu brālīti pēc tam? Jā, gribās. Tā mīlestība, tas jau ir, tas ir tāds vārds mīlestība, bet tas jau vairāk izpaudīsies jūsu darbos. Vienam pret otru dalaties visā. Žēlojiet viens otru, neaizmirstiet par to. Un tad arī man būs sirds mierīga. Es vienmēr būšu ar jums. Izelpa, tagad tas lapadrudzes uznāca. Ir ne tikai divu cilvēku savienība, bet arī ceļojums, kurā abi dalībnieki atbalsta viens otru, aug kopā un veido kopīgu nākotni. Tā prasa ne tikai mīlestību, bet arī uzticēšanos, izpratni, piedošanu un spēju strādāt pie attiecībām. Es jūs pasludinu par vīru un sievu. I announce you husband and wife. You may kiss the bride.
braukt te? Kad tu mammu ieraudzīji kleitā kāzās, kāda bija pirmās sajūtas domas? Bija tā ļoti forša, bet satrauc. Tu gribētu kādu māsiņu, brālīti vēl? Nē.